saprast, man pašai ir bijis gadījums, kāpēc, un studijā esmu tādu vairāk gan izteikumu, gan arī konkrētu. Esmu darīt kaut ko citu. Un tā esmu nokļuvu žurnālistikā. Rīgas domā, jūs apkalpošu e-grāmatu. Čau visiem, un esiet sveicināti Karjeras formulas podkastā. Šodien mēs ieskatīsimies pavisam interesantā žurnālistes profesijā. Kopā ar Delfi TV žurnālistu Alīnu Lastovsku. Sveika! Čau! Un daudzi par tevi runā kā nopietnu, bet foršu, atraktīvu žurnālisti. Bet kāda tu biji pirms? Kādi bija tavi skolas laiki? Vēl foršāk. Ko tev patika darīt? Skolas laiki man bija ļoti sen, man ir 37 gadi, un, ja es paskaitu, pirms cik ilga laika es pabeidzu skolu, tad tas ir traki. Bet, kā jau visi jaunieši, kaut kas man patika, kad es daudz sportoju, tad mācījos matemātikas klasē, man ļoti patika matemātika, fizika, visas eksāktās zinātnes, un tad man likās, ka es šajos 12 gados esmu tik ļoti no tās sagurusi. Ir laiks kaut ko pamainīt. Un SZF bija vienīgā vieta, kuras netika budžetā no vietām, kuras pieteicos, kas no manas skatu punkta tagad es vērtēju, to diezgan stulbi izvēle, tad iet un iestāties. Bet, es diezgan ātri jau pēc pirmā pusgada ierutēju budžetā. Kādas bija tās citas vietas, kas tev vēl patika tajā laikā? Tobrīd bija vēl populāra fakultāte ekonomikas fakultāte, tur es tiku budžetā, RTU es arī tiku, vēl kaut kur es tiku, un es arī daudz laika ir pagājis. Pārējais bija viss saistīts ar vairāk eksāktām zinātnēm, bet es izvēlējos šo, un tad tur arī paliku, pieturējos pie šīs profesijas, joprojām arī esmu. Bet skolas laikā, man kā mēs zinām, ja tu par kaut ko runā, kam ir diezgan liela laika atstarpe no šodienas smadzenēm, jo ir tendence izdēst sliktas lietas, un tad tu atceries visu kaut ko labu, tad man šķiet, ka man bija ļoti interesanti, man ļoti patika visu kaut ko darīt, mācīties, mājas darbus pildīt, man nepatika. Tipiski, jā. Jā, bet visādi arī tur es spēlēju volejbolu, drusku tenisu spēlēju, vēl kaut kādas lietas man patika ar karatē, tur ilgus gadus nodarbojos, tā kā paralēli skolai man bija vēl tādas aizraušanās. Kaut kā tā, un tad patiesībā es nevienam neieteiktu darīt kā es, respektīvi to izvēli atstāt uz kaut kādu pēdējo brīdi, iesniegt visu kaut kur dokumentus un tad domāt, ko tad izvēlēties, vai kaut kā tā stratēģija. Es teiktu, vajag tās, es darīju spontāni, bet vajadzētu strateģiskāk pieiet lietām. Kāpēc spontāni tā bija tā žurnālistika? No visa iespējamā, tu tomēr tieši to arī izvēlējies, pat ja ne budžetā. Kā tev liekas, kas tas bija? Tāpēc, ka es tajā vecumā, man likās, ka ir pienācis laiks kaut ko pamainīt dzīvē, kas ir diezgan absurdi un smieklīgi šodien domājot par to. Bet, man likās, ka man gribās, tas mans apsvērums bija, ja es šeit netiku budžetā un konkurss ir tik liels, tad šīs ir tas, kas man ir tas ir tas, kas man trūks, tas ir tas, kas man jāapgūst. Un tālāk jau viss sākās, es paralēli studijām, man liekas, pēc pirmā gada jau sāku paralēli strādāt, arī pilnas slodzes darbu, bet profesijā es sāku strādāt Air Balticā, lidostā vienkārši klientu apkalpošanā. Un es domāju, ka es pateicībā un domās par šo darbu, es varu runāt par stresa noturību lielu, jo cilvēki lidostās ir parasti daudz vairāk satraukti nekā kaut kādās ikdienas gaitās, un parasti jau lidostā tu nepārdod biļetes vai nedori kaut ko tādu, tu dīlo pārsvarā ar cilvēkiem, kuri ir nokavējuši savus reisus, nokavējuši savienojumu reisus, kuriem jāpiemaksā par bagāžu un kuriem kaut kas ir atgadījies.
Un tad tu iemācies sadzīvot ar problēmu risinājumu, ar stresa situācijām, ar laika ierobežojumu, jo lidostā arī vajag diezgan ātri rēģēt ar kaut kādiem pasažieriem. Jo tad, kad es strādāju, tas arī bija pasen, tas bija posms, kad Air Baltics tieši sāka vairāk pārkvalificēties un iet tajā tranzīta lidojumu virzienā, nu, respektīvi savienojumi vairāk bija, un tā sistēma varbūt nebija tik gluda un tik atstrādāta ar tiem pasažieriem, kas nokavē kaut kādus reisus, un tad, kur lido caur Rīgu uz kaut kurienu un nokavē, tad bija tas slavenais vulkāns vēl visam pa vidu. Un, jā, tā bija interesanta, laba pieredze, bet, kad es pabeidzu studijas SZF-ā, izvēlēju žurnālistiku, man likās, ka, ja esmu studējusi šeit, tad arī jāiet pastrādāt. Kādi bija studiju laiki? Pastāsti par studiju. Grūti, viegli, aizraujoši, varbūt bija garlaicīgi. Kā tev patika tur mācīties? Man bija svarīgi palikt budžetā, tāpēc man bija labi jāmācās. No otras puses, es studēju pilna laika klātienē. No otras puses, man ir pilnas slodzes darbs. Un tie laiki man ir tā, ka es varēju aiziet. Es dzīvoju Kojās sākumā. Es varēju aiziet uz kaut kādu ballīti un turpat arī aizmigt pa lielam. Tā, miega bats. Miega bats, agri rīti un kaut kādas studijas vēl pa vidu. Dažkārt es mēģināju aizbraukt vēl uz mājām. Esmu pati no Valmieras. Bija grūti, jā. Es tagad domāju, ka es vairs tādu slodzi negribētu. Bet, jā, pakāpeniski. Pēc tam, kad nonākot žurnālistikā, tas arī, es saku, tas stresa noturības kaut kāds vingrinājums, tas bija no otras puses. Nonākot žurnālistikā jau sākumā, kā jebkurā profesijā, tev arī ir ļoti, ļoti daudz jāieguldās. Un es sāku ar ziņu aģentūru savu darbu profesijā, un tur arī ir jāstrādā. Bija ļoti garas stundas bieži vien. Tu varbūt tad vari pastāstīt jau specifiskāk, ka studijas tu pabeidzi un kā pavērās pirmās iespējas, kur tu gāji strādāt, kā tu šo pieredzi dabūji, lai jau veidot varbūt to pat portfolio varētu nosaukt. Studiju laikos mums bija prakse, un es biju praksē, man liekas, de facto, bet es tur nebiju spilgta, laba vai vēl kaut kāda. Es pārāk daudz, man visu kaut kādu bija tajā dzīves posmā citu notikumi, kas man novērsa gan no prakses, gan no visa, bet es gāju un praksi atstrādāju, bet es nedomāju, ka tur kāds man vispār atcerās no tiem laikiem. Tālāk jau vienkārši es aizgāju maģistros es beidzot aizgāju ekonomiku studēt, ja man likās, ko es to pašu darīšu vēl 2 gadus, un paralēli sāku meklēt darbu profesijā. Un es vienkārši darīju, izgāju sludinājumiem, aizsūtīju, toreiz vēl bija mums 2 ziņu aģentūras, bija ziņu aģentūra BNS un ziņu aģentūra Leta. Aizsūtīju uz vienu, uz otru, mani pasauca uz pārunām, Letā mani pasauca uz pārunām. Atnācu uz pārunām, atceros kā tagad. Man toreiz mans redaktors prasīja, pastāstīja par aktualitātēm tavā nozarē, uz kuru tu pieteicies pēdējā gada laikā. Es domāju, uz kādu nozare esmu pieteikusies? Ko es gribu? Ko es plānoju aprakstīt? Un es kaut kā tur, nozare, jā, tā nozare, kura nozare? Kaut ko ļoti stulbi. Un tad sāku stāstīt kaut kāds 10 gadus vecs notikums. Labi, ne 10 gadus es pārspīlēju, acīm redzam, kaut kāds sanākus notikums nekā pēdējā gada laikā. Un viņš tāds, tas tā kā sanāk, saka, jā, bet tik lielu iespaidu atstāja uz visu nozari. Tad man bija jāatnāk un jāuzraksta izmēģinājuma raksti, respektīvi reāli uzdevumi. Un viss tā mani kaut kā pieņema darbā. Un es atceros, ka es vēl strādāju ar Baltikā. Un es gribēju, kaut kādu, kad tu strādā avio industrijā, tev ir, kas ir forši avio industrijā, tev ir ļoti forši, tu vari ceļot par daudz lētākām naudām. Bet, tev nav garantētas sēdvietas parasti. Ja lidmašīna ir pilna, tad tu nekur nelidos, tā kā tev jāmeklē kaut kāda rezervas varianta. Bet es atceros, ka es izdomāju tā,
Bet forši pirms es aizēju prom, vēl kādu foršu ceļojumu, tādu garāku. Es izvēlējos Hongkongu, jo bija diezgan ērts pārlidojums. Vienkārši tur Helsinkiem viena pārsēšanās. Un es atlidoju no tā ceļojuma, es biju tik sagurusi, un es atceros, ka es domāju, jāpaņem vēl brīvdienas starp 2 darbiem. Laikam jāpiesvien uz jauno darbu, un es 5 dienu palūdzu, lai es varu sākt 1 dienu vēlāk. Un tad es atnācu, sāku strādāt. Un nostrādāju kaut kādas burtiski, man liekas, pāris nedēļas. Un šausmīgi saslimu. Iekļuvu slimnīcā un visu. Un es tikai atceros, man zvana tas redaktors un prasa, kad tu nāksi uz darbu. Es nezinu, man slikti. Es esmu slimnīcā un es domāju, viss tagad mani atlaidīs. Un es jau nezinu vēl, tu tikko atnāci, tikko sāki strādāt. Kaut kādas, saku, pāris nedēļas. Un tu vēl nezini, parādījies. Jā, un tu pat nezini, kam īsti ziņot par to, ka tu slimo. Un tad tev tas priekšnieks zvana. Un tad domāju, Dievs, tu līdz mani atlaidīs, ir taču pārbaudas laiks, bet ne, man neatlaida. Un tā es tur ziņotiem tur arī nostrādāju kaut kādus 8,5 gadus. Un pastāsti par to pieredzi tur, kur tu kvalificējies, ko tu tur darīji, kāda bija tā pieredze, kurš bija tas brīdis, ka varbūt tu tomēr nomainīt kaut ko gribēji? Tā, ziņu aģentūra ir ļoti, ja mēs runājam par sākumu profesijā, es vienmēr uzskatu, ka tā ir ļoti laba vieta, kur sākt, jo tev visu kaut ko var iemācīt par tiešām pamatiem, par ziņām un kas ir notikums, kas ir svarīgi, izvērtēt prioritātes, dibināt kontaktus un būt lietas kursā un ļoti, ļoti daudzas iemaņas trenē un tādu arī darba kaut kādu atdevi sākumā. Un no aģentūras jau arī ļoti bieži cilvēki tur sāk, un tad kolēģi viņus citos mēdījos pamana, un tad uzaicina uz kaut kādu jau citu mēdīju. Varbūt arī dažkārt cilvēki aiziet otrajā pretējā nometnē uz sabiedriskajām attiecībām, bet aģentūra kā starts ir ļoti laba forša vieta. Var, protams, mēģināt, ja ir sapnis par televīziju, tad var mēģināt sākt arī ar televīziju, bet es domāju, ka tādām gan redzeslokām, gan kontaktiem, gan par to, lai saprastu, par ko vispār tā nozare ir, aģentūra ir laba lieta, bet tas darbs nav viegls. Sākumā vispār ir stress, sākumā tu vispār neko nesaproti, man liekas. Es atnācu, kad es sāku, mana nozare bija, kā es vēlāk noskaidroju, veselības aprūpe un labklājības ministrija, respektīvi veselības ministrijas un labklājības ministrijas padotībā esošie visi jautājumi. Un tad es nostrādāju kādu brīdi, un tad es kļuvu par Saeimas reportieri. Man piedāvāja, vai es gribu kļūt. Man likās, garlaicīgāk nevar būt, bet, labi, pamēģinās. Ko tas, kāpēc nē? Pamēģināt kaut ko jaunu, drusku citādāku. Un tur arī viss aizraujošākais sākās. Jo izrādījās, ka politika man interesē un man ļoti patīk, un viss kaut kas tur notiek, un tā tēmu daudzveidība, un valdības veidošana, un Saeimas vēlēšanas, un aizkulises sarunas, un man likās, ka vispār dzīves ārpus tā nekādas nav tik interesanti, tik aizraujoši. Tāpēc es arī lielā mērā ļoti ilgi aģentūrā nostrādāju, jo man ļoti patika tās tēmas un visi tie jautājumi. Tad vismaz tu biji atradusi savu nozari kārtīgi. Jā, politika, tava nozara, jā, tas ir viens, bet tas ir ļoti plaši. Viņi jau lemj, politiķi jau lemj par visādiem jautājumiem, par ļoti plašu jautājumu loku, un tas man arī ļoti patika, jo man vispār patīk daudzveidība. Es ļoti ātri nogurstu no rutīnas. Un tas ir viena no lietām, kas man patīk žurnālistikā, jo te īsti tādas rutīnas nav. Piemēram, tagad arī mēs aiziesim laikam līdz tam raidījumam, bet man katru nedēļu ir cita tēma, cits viesis, un tad tu nedēļu dzīvo ar domām par vienu tēmu un pēti visu un lasi un klausies, un nedēļas beigās tev ir sajūta, ka tu dzīvoji ar to cilvēku kopā. Un katru reizi ir ļoti daudzveidīgi, jā, mainīgi. Es tieši arī domāju, ka diezgan žurnālistika tāda radoša profesija, kad ir viss ap visu un viss tur ņigu un var pieskarties daudz dažādām tēmām, nekā varbūt, kas ir raksturīgāks citās profesijās, kad nav pie tāds jautājums, vienas es domāju, vietas. ka jautājums, kas tev patīk, ja tev patīk kaut kas cits, es domāju, ka ļoti galvenais jau, lai acis deg un sirds, un tev ir pašam interesanti, tāpat kā es nezinu.
paskaties uz alpīnista profesiju, nu arī tāda ļoti daudzveidīga un ļoti interesanta. Bet, jā, tā es aģentūrā, nu, ko tu mācies, pirmkārt, es domāju, ka tagad tās darba metodas ir drusku atšķirīgas. Man draudzene, bijusi kolēģe, joprojām strādā turpat ziņu aģentūrā, informācijas aģentūrā Leta. Un es domāju, ka tagad, cik es dzirdu no viņas, tā vide nedaudz pamainījusies, bet mums bija tā. Tev ir tava nozare, un tu atnāc uz darbu no rīta, tev ir salikti darbi un pasākumi. Nu, piemēram, tev ir salikti pasākumi, uz kuriem tev jāiet, salikti kaut kādi darbi, kas tev jāizdara. Un parasti redaktors, kas nāca no rīta, izgrieza no avīzēm, toreiz vēl visas avīzes pamatā bija fiziskā veidolā, tagad vairākas jau vairs nav, izgriezumus un tur informācijai vai vēl kaut kas. Bet briesmīgākie bija tie izgriezumi, kur virsū bija rakstīts, kāpēc mums šīs nebija. Un visi tie ēpasti arī no redaktoriem, kāpēc šīs ir palaistas garām ar kaut kādu ziņu. Un tās kaut kādā mērā, nu, nevis šādi jautājumi, bet vispār, kad tu esi atbildīgs par konkrētu nozari, tas dod ļoti daudz, jo pirmkārt, tu mācies izvērtēt, ir miljons notikumu un miljons lietu, un tu paskaties arī, kas ir svarīgākais, kas ir pirmais, kam ir jāpievērš uzmanība. Tas ir kaut kāda prioritāšu noteikšana. Otrs, tu saproti, nu, kā veidot kontaktus ar cilvēkiem. Tu mācies, tu iegūsti, kas ir arī ļoti svarīgi žurnālistikā, iegūsti avotus. Un būvē to uzticību. Un arī daudz, par ko mēs runājam, kritiskā domāšana, mediju pratība. Nu, tur pret informāciju, ko tev atnes avots politikā. Politika ir tāda nozare, kur ļoti daudz interešu. Un kad tev dod kāds informāciju neoficiāli, tev vienmēr 10 reizes jāpadomā, kāpēc kādam ir izdevīgi, lai šī informācija ir publiska. Vai vispār varbūt ir kāds paņēmiens, kā uzlabot cilvēkam vai jaunietim šo kritisko domāšanu, jo tas nav viegli? Vai tas nāk tīri laikam ejot un pieredzēji, vai tomēr ir kaut kā patrenēties? Nu, es nezinu, es izmantoju atmiņas pieeju, respektīvi, ja es ļoti labi atceros, ja kāds man iedeva informāciju un beigās tas izrādījās kaut kas, piemēram, nepatiess vai neprecīzs vai drusku maldinošs pavadiens. Es vienmēr gāju atpakaļ un prasīju, ka, nu, tā kā, es pirmkārt atcerējos, kurš tas bija un ko man teica, otrkārt es gāju un teicu, kas tas bija, kāpēc tā, nu, tā kā mēģināja man piečakarēt vai kas, kāpēc. Un tas jau arī veido to bāzi, ka tu atceries, nu, tu izvēlējies tos cilvēkus un tos informācijas avotus, tāpat kā mēdī, nu, tu zini, ka tu ir uzticami mēdī, kur tu vienmēr vari paļauties uz to informāciju, tāpat kā arī uz cilvēkiem. Tāpat tu zini kaut kādus avotus, kur tu skaties, nu, kā trenēt kritisko domāšanu. Nu, tieši ar tādu metodi, ka tu izvērtē, kur tu to informāciju iegūsti. Nu jā, jo es domāju, tas vispār nav viegli un vispār tā ikdienā daudz nācās saskarties ar tādu nepatiesu informāciju, ka kāds iesmērēt kaut ko cenšas. Es vairs neatceros. Es vairs neatceros sliktas lietas, atceros kā labas. Tagad ir, piemēram, ir arī diezgan vai varbūt mazāk nekā iepriekš? Tagad ir citādāk, jo man tas cilvēks ir priekšā un ēterā, un es ar viņu runāju. Visa informācija, ko es runāju neoficiāli, man ir daudz vairāk laika viņu pārbaudīt. Aģentūrā ir tas spiediens, kad tas auklis bija sākumā pirmie par svarīgāko, manuprāt. Tev jābūt pirmajam, respektīvi tai ziņai ir jābūt arī ātri. Un ļoti bieži tu kaut kur aizēji uz kaut kādu pasākumu, un tev jāizdomā tas uzsvars, par kas ir svarīgākais no šī pasākuma, ko tu liksi virsrakstā. Un tev nav, tu nevari gaidīt līdz vakaram vai līdz rītdienai, kad tu to izdomās. Tai ziņai jābūt ļoti ātri, pāris stundas pēc pāris stundas, tas jau ir, ja pasākums nav mega svarīgs. Ja pasākums ir super svarīgs, pirmajai īsajai ziņai jau jābūt pa lielam, vismaz tā bija, pasākuma laikā. Vai ja ir kaut kas tāds breaking, nu, ļoti ātri īsts virsraksts, pāris teikumi un viss. Tas arī ir ļoti, ļoti labs treniņš. Nu jā, tas gan. Nu, un virzoties atpakaļ pie pašas tevis, kāds tad bija tas ceļš līdz pašiem Delfi? Kā tu nonāci tur?
Kur tu esi tagad? Ceļš bija tāls. Pastādi, mēs gribam zināt. Tad 8,5 gadi man bija ziņu aģentūrā. Man bija ļoti grūti aiziet no aģentūras, jo man ļoti patika. Bija ļoti interesanti, aizraujoši un visādi citādi. Bet, kaut kas ir jāpamaina pa laikam. Un tad es izdomāju, ka jau parasti, ja mainīt, tad pavisam. Un es aizgāju tobrīd, tika veidots Forbes izdevums Latvijā. Kārtējais mēģinājums, jo pirms tam jau eksistēja. Un man piedāvāja tur strādāt, kas man likās saistoši un interesanti, ka tā jebkurš darbs ar Forbes zīmolu, tev jāsaņem licence izdevējam, galveno redaktoru apstiprina Forbes pārstāvji, tev ir kaut kādi kopīgie pasākumi ar tiem lielajiem nopietniem žurnālistiem no gan Amerikas izdevuma, gan arī pārējo valstu izdevumiem. Un tā sadarbība man likās ļoti interesanta un ekonomika, un kur es studēju ekonomiku maģistros, un tagad man ir iespēja par to varbūt rakstīt un kaut ko darīt, un pavisam drukātais formāts. Tāpēc es izlēmu, un tur nostrādājām gadu. Un tad bija Covid krīze, un es kādu brīdi tad domāju, ko tālāk. Tad es nonācu Latvijas televīzijā, kur tobrīd tika veidots raidījums Šodienas jautājums. Mēs ar Annitu strādājām, ar Annitu Bērtuli sākumā pie šī raidījuma. Pirmsākumiem es gadu nostrādāju tur, tad Filips Lastovskis Delfi, tobrīd viņš nebija galvenais redaktors. Viņam bija kaut kāds podcasts, viņš mani uzaicināja. Un tad viens no tagadējiem kolēģiem mani pārtvera un teica, vai tu negribi nākt strādāt pie mums? Es saku, gribu, bet gribu Saeimas debatas, jo tuvojas Saeimas vēlēšanu laiks. Es saku, to varam runāt. Un tā es arī šeit nokļuvu. Un tieši līdz savam Delfi TV raidījumam, kāpēc? Kā tas notika? Sākumā man bija tas raidījums, kas ir 4 reizes nedēļā, Sprieda ar Delfi, ko tagad manā vietā vada kolēģe Laura Ozoliņa un kopā ar Andriju Auzānu. Raidījumu, kāpēc tobrīd veidoja Olga Dragiļeva. Olga izvēlējās mainīt. Profesiju viņa aizgāja uz Baltiku, nevis profesiju, es atvainojos mēdīju. Viņa aizgāja uz Baltiku, es attiecīgi, un man piedāvāja uzņemties šo raidījumu. Tad pirms gada es piekritu. Man likās ļoti forši. Un kā tev patīk? Pastāst, kāda ir bijusi šī pieredze? Ir kaut kādi, ja mēs salīdzinām ar raidījumu 4 reizes nedēļā, piemēram, mēs vadījām ar Andriju Auzānu uz maiņām 1 nedēļu, viņš nedēļu tu. Tev ir pusstunda uz vienu tēmu, 35 minūtes, un raidījums ir biežāks. No vienas puses ir forši, jo tu vari paņemt vairāk aktualitātes. No otras puses laika ierobežojums, tu nevari tik ļoti iedziļināties kaut kādos jautājumos. Man tā likās. Un tev nav tik daudz arī sagatavošanās laika, lai izpētītu kaut kādus jautājumus sīkāk. Plus man ļoti, ļoti patīk interviju žanrs, kas ir tāds varbūt ne... Viņš ir piesiets aktualitātei, bet arī nedaudz uz tādu portretu intervijas virzienu, jau kaut ko vairāk uzzināt par cilvēku. Man gribējās arī kaut kādas kultūras norises, man ļoti gribējās arī sportistus intervēt, ko es pagaidām, man liekas, tikai vienu esmu nointervējusi. Šajā piekdienas raidījumā, toreiz piekdienas, tagad trešdienas, bija daudz plašākas iespējas pievērsties dziļāk konkrētai tēmai un arī plašākas tādas interviju iespējas. Es ļoti priecājos, man ļoti patīk. Kā izskatās vispār? Tu arī saki, ka tās tēmas ir tik daudz, un sportisti vai tas un tas. Un kā tu sagatavojies tādam darbam? Kā tu zini, kurus tu gribi pie sevis šodien, vai kā tas viss izpaužās? Mēs strādājam komandā, man producente Zāne Ārmane, mana kolēģe, mēs apsēžamies un padomājam, kas būtu interesanti nākamajam raidījumam. Mēs sākam to sagatavošanas darbu jau laikus, un mums vienmēr ir arī tāda viesu višlista īsa, kaut kādi viesi, ko tu zini, ko tu gribētu, un tu sāc viņus aicināt. Nevienmēr mums sadalīt pienākumi tā, ka Zana uzrunā viesus pārsvarā, un es vienmēr novēlu, lai ir pirmo reizi tu piezvani un uzreiz visi piekrīt, visi sakrīt. Bet tā nav bieži. Tad cilvēkiem ir kalendāri, nedēļu iepriekš uzrunāt arī ļoti bieži daudzus nevar.
Nu, un tad tu liec pamazām, tu zini arī izskati kalendāru, kas notiks tajās nedēļās. Varbūt kaut kas svarīgs, tad tu paskaties, man ir gan diskusijas, gan intervijas, un tad tu meklē to līdzsvaru starp aktuālo, tev pašam interesanto, svarīgo, tas, kas auditorijai būtu būtiski. Nu, un tu apkopo ļoti daudz idejas. Mums arī ir iknedēļas redakcijas sanāksmes, tad mums arī tēmu sapulces. Nu, ļoti daudz tev formātu, kur tu, nu, tā teikt, brainstormo un domā. Plus, kas tev pašam šķiet svarīgi un interesanti, protams. Un tās tēmas tieši, jā, arī varbūt varam iedzināties tajās tēmās, kā jūs viņas izvēlaties. Tas tīri uz aktualitāti balstīts vai arī kāda daļa no pašiem jums, kas jums patīk? Jā, nu, protams, tu liec to līdzsvaru. Nu, tā, ja man iedot veidot raidījumu, ko es darītu? Man būtu viena nedēļa politiķi, nākamo nedēļu sportisti. Un tā es pamīšu katru nedēļu no viena uz otru. Bet tāpēc jau ir tas līdzsvars un ir citi kolēģi, kuriem ir cits fokus, un viņi piedāvā kaut kādas citas arī idejas. Un, piemēram, kolēģi no kultūras nodaļas Nore, mēs arī ar viņu runājam, nu, kas varētu būt forši, kas varētu būt aktuāli. Un tad tu paskaties, nu jā, viens ir tā aktualitāte. Protams, ja būs budžeta veidošana, mēs runāsim par budžetu. Nu, tas ir neizbēgami, un katru rudeni būs tāds raidījums. Man arī šķiet ļoti svarīgi. Man pašai ļoti patīk, es varētu vairāk. Bet nu, arī tēmu daudzveidību. Tu paskaties nosacīt, jā, tagad par ekonomiku, tagad bija politika, tagad varētu paņemt kaut ko no kultūras nozares vai vēl kaut kas. Nu, sabalansēt, lai arī nav ļoti vienpusēji tam, nu, lai skatītājiem arī neapniek visu laiku viens un tas pats. Tu arī sākumā teici, ka tu Delfos gribēji vadīt tieši tās debates. Nu, pastāsti, kā ir ar tik stingriem cilvēkiem sēdēt, varbūt bišķīt pakašķēties. Kā tas ir? Man ļoti patīk. Saeimas vēlēšanu laiks ir mans mīļākais laiks profesijā vispār. Katru 4 gadi. Pārējās vēlēšanas, protams, ir arī svarīgs process. Arī mēs taisām gan partiju intervijas, gan vēl visu kaut ko pirms Eiropas parlamenta, pirms Rīgas domas vēlēšanām. Man pirmkārt ir ļoti liela auditorijas interese uzreiz par politikas procesiem. Ikdienā es teiktu, ka viņi ir mazāka, kad nāk vēlēšanas, visiem interesē. Daudz vairāk, kas ir ļoti, ļoti forši, kas parāda arī kaut kādu cilvēku atbildību par savu izvēli. Viņi grib zināt par tiem politiķiem vairāk. Otrs, protams, man liekas, ka tas, ko es ļoti gaidu vienmēr no politiķiem, ir konsekvence. Tu solīji, tu neizdarīji, tad pasaki, kāpēc tu neizdarīji. Vai tu solīji un tagad mēģini kaut kā tos sagrozīt, kas tad ir patiesībā noticis. Un man šķiet, ka tā konsekvences pieprasīšana ir ļoti būtiska, un tad mēs vienmēr paskatāmies, kādi bija solījumi, kas šajā 4 gadē notika. Ļaujam iespēju vēlreiz atbildēt uz kaut kādiem, ja notika kaut kāda skandāla šajā posmā vai pausti kaut kādi viedokļi. Mums tas formāts vienmēr ir bijis, ka mums ir partija, mēs iztaujājam partijas virs noteikta sliekšņa. Nu, nevis katru, jo parasti Saeimas vēlēšanās ir diezgan liela konkurence, bet partijas, man liekas, parasti zem 2% sliekšņa. Mēs sīkāk neiztaujājam vienreiz tikai debatēs. Bet, jā, nu, tu vari gan dot ieskatu par konkrēto politisko spēku, to sastāvu, gan arī debatēs par tām idejām, ko tad viņi plāno īstenot. Kā tu saglabā to neutralitāti? Jo, zini, nu tā kā tu arī saki... Tāpēc, ka man neviens nepatīk no viņiem. Nu, labi, es ironizēju. Bet, jo, zini, tu arī teici, nu tā kā, ka tur ir tik daudz, ir tik procentu partijām tas un tā, un kā viņi vispār, bet tev jau ir savs arī iekšējais viedoklis, iekšējais vairāk, kas patikas, nepatikas, vai ne? Un tā kā ir noturēt tik lielu neutralitāti? Tāpēc, ka objektīvi katram lielākajai daļai politisko spēku ir kaut kādi darbi, vai kaut kādas labas idejas, vai kaut kādi labi darbi, un kaut kādi ļoti lielas neizpildes tajā, ko viņi dara. Un katram katram var atrast gan to
par ko var parunāt, tādas laba ideja, gan arī katram var atrast to, ko viņš nav izdarījis faktiski. Izņemot kaut kādu tikko dibināto politisko spēku. Un tad tas veido to līdzsvaru. Plus es jau nestrādāju. Kad es intervēju, es jau to nedaru priekš sevis. Es to daru priekš auditorijas, kur ir dažādu viedokļu un uzskatu piekritēji. Līdz ar to es gribu nevis pateikt, ka šie ir labi vai sliktie, bet es gribu iespējami plašāk parādīt tās domas, idejas, tos cilvēkus, kas tur ir pārstāvēti. Man nav uzdevuma pateikt, vai viņi ir tādi vai šitādi. Man ir uzdevums parādīt, kādi viņi ir. Un katrs var izdarīt tos secinājumus pats, un tāpēc, kā? Ja mēs sēdētu pie alus kausa ar viņiem un runātu, tā saruna būtu citādāk. Ja mēs sēžam studijā un mēs darbojamies auditorijai, tā saruna ir attiecīgi auditorijas interesēs. Un tad tāda burtiska atziņa būtu saglabāt tos 50 katram, ko izcelt labo, piemēram, un katram, ko, protams, ka kādam būs, ja cilvēks ir bijis pie varas, viņam ir vairāk bija pieeja vai iespēju izpildīt solījumus. Ja cilvēks bijis opozīcijā, viņam objektīvi mazāk kaut kādu iespēju bijis, bet tā kā 50/50 tur gluži nav, bet, kas ir žurnālistika? Tev nav jāiet un jāsaka priekšā, šis ir labi, šis ir slikti, šis ir vēl kaut kā. Tam ir viedokļu raksti, to tu vari darīt, bet tas ir pavisam cits formāts. Tu iedod informāciju auditorijai, lai tā izdara savus secinājumus par konkrētu notikumu, politiķi, un tu vienkārši strādā ar informāciju. Tu dod iespēju atbildēt un viss. Man nav vēlmes kādam likt izskatīties labākam vai sliktākam nekā viņš ir. Man nav tāda sajūta, ka man kaut kāda neutralitāte nosacīta jāsaglabā. Man ir informācija par viņiem, šis ir tā kontroversāli, šis ir neizdarīts, lai viņi par to atbild. Tu neuzņemies īsti atbildību, tu vienkārši pēc fakta arī, tā kā burtiski. Fakti ir vispār fakti, notikumi, solījumi, kaut kādi ieraksti tajos pašos sociālajos mēdījos no politiķiem. Tas jau ir tas, ar ko mēs strādājam. Es jau neizdomāju kaut kādus faktus par viņiem. Es saku, reku, jums bija rakstīts programmā pirms 4 gadiem tas, kur palika. Vai ko jūs izdarījāt ar šo? Un tagad jūs programmā rakstāt šo, vai šīs nav pretrunā ar to, ko jūs darījāt iepriekš vai nedarījāt. Un tas ir tas svarīgākais, ka tu nekad neesi studijā ar kaut kādu savu viedokli par to cilvēku, vai tu ej ar daudz faktiem, daudz informācijas, kam tu veltīji daudz laika, tu, tavi kolēģi, vācot informāciju, pārbaudot faktus, meklējot. Un tas ir tas lielākais neredzamais darbs. Un savā raidījumā es saku, es neesmu viena. Man ir producente, kas palīdz ar informāciju. Pārējie Delfi kolēģi, kas palīdz ar informāciju, kad ir nepieciešams. Ja mums ir arī nosacīts sadalījums, kurš par ko atbild, vairāk par ekonomiku, vairāk par kaut kādām ziņu temām, un tu vari vienmēr aiziet pie kolēģi, kurš vairāk par šo tēmu rakstījis, interesēs un pajautāt. Tas arī dod to saturu. Jā, es domāju, tā ir īstenībā ļoti laba atziņa, jo ne visi cilvēki to saprot, un vai ne, citiem ir tie stereotipi, kad tev ir tikai sava tā domāšana, un tu arī iesi ar to, bet tā īsti nav. Bet tomēr, ja saruna aiziet jau uz tādu konfliktu, vai ne, jo ir dažādi cilvēki, kā tu saglabā šo profesionalitāti, un kādi varbūt vari padalīties ar kādu vienu gadījumu, kā tev ir bijis. Laikam tas slavenākais ir bijis pirms Saeimas vēlēšanām bija partija, toreiz Alda Kopzema partija, neatceros, kurš tobrīd viņai bija nosaukums katram un katrai laikam. Un viņš bija man studijā, un viņš tajā savā stilā ļoti pārtrauc, ļoti agresīvi. Delfi skatītāji ir raitas, tas, ko viņš mēģināja atkārtot visu laiku, jūs rakstat šito, un jūs darat to un šito. Tur bija garš monologs un vispār gara intervija, kur viņš, drusku kliedza, drusku pārtrauca visu laiku. Un tā bija tā reize, kad es izgāju no studijas,
Un es izgāju no studijas, aizgāju uz treniņu, atveru Twitter, un tur ir vienkārši ļoti daudz notifikācijas. Twitterī gandrīz neko nerakstu. Man tur kaut 10 tweeti 10 gadu laikā noscīti. Un es redzu tās notifikācijas, nevis notifikācijas, bet to zvaniņu ar tiem cipariem, kur ir ļoti daudz. Un es tādu atveru, un tur ir ļoti labi cilvēki. Cik savaldīgi, kāda malace, kas par izturību. Bet varbūt esmu tāds cilvēks, man nebija sajūtas, ka man ir jāsavaldās, jo tas nav vērsts pret mani. Tas vienkārši cilvēks būvē savu tēlu. Viņam liekas, ka mēs paskatāmies uz paraugu kaut kādiem politiķiem, kam mēs gribam līdzināties, reku viņi visu slamā un bļauj un pārtrauc. Tad es darīšu varbūt pēc līdzīgas schēmas. Tas arī viss, viņš strādā, un ja es, ko man darīt pretī, sākt bļaut, diez vai. Tas kaut kā dīvaini, ko mēs cerēsim un bļausim. Man nešķiet, ka tā ir laba stratēģija. Tad tu turpini runāt un mēģini atkal ar faktiem. Viņš saka, kā tur bija, es neatceros to sarunu precīzi, bet kaut ko viņš teica, ka man viss pilnīgi izdodas. Es viņam pajautāju, man liekas, toreiz Aldim Gobzemam, kas būs, ja viņš paliks opozīcijā. Viņš teica, kāpēc, lai viņš paliktu opozīcijā, jo viņam pilnīgi viss sanāk. Viņš mēģināja to iepriekšējā sasaukumā kā reiz iekļūt valdībā, izveidot valdību, un viņam tas neizdevās, un tad tu pretī arī tos argumentus pasaki. Ne visiem tas patīk, ka sāk pret argumentēt. Bet tas jau ir retorikas paņēmieni. Tie politiķi jau arī neatnāk, nerunājot par kaut kādiem konkrētām, varbūt personībām. Viņi jau neatnāk kā balta lapa. Viņi jau daļu jautājumu, pirmkārt, daļa jautājumu vienmēr ir paredzama. Viņi zina, kas ir viņu kaut kādi, skandāli, kaut kādi trūkumi, kas viņiem ir pārmests. Viņi taču zina. Viņi zina, ka noteikti par šo būs kaut kādi jautājumi. Otrs, viņi taču arī trenējās. Viņiem ir padomnieki. Es nesaku, ka visiem pilnīgi, bet daļai politiķi pilnīgi noteikti. Un viņi mēģina, es saku, ir ļoti tādas populāras metodas, kā izvairīties, pasmieties, pārvērst par joku, kaut ko pārjautāt, it kā tas vadītājs, kas uzdot jautājumu, ir stulbs un neko nesaprot. Tad vienkārši turpina skaidrot, kāpēc tu to jautā un kas ir tavs jautājuma būtība. Un turpina atkārtot to jautājumu, tad politiķi vai jebkurš intervējamais var, protams, pateikt kaut ko. Tu viņam prasi, vai šis ir balts vai melns. Viņš saka, tā mēs dzīvē mēdzam vērtēt, vai šis ir balts vai melns, bet ziniet, vispār dzīvē jāskatās plašāk. Viss ir pelēks. Un tad tu saproti, ka viņš vienkārši neatbild uz jautājumu. Tad tu turpini jautāt, pārfrāzēt, lai nav iespējas izvairīties no jautājumiem. Un ja viņš beigās neatbild, tad tur rezumē vienkārši. Atbildes nav. Vēl kaut kādi paņēmieni, protams, tādi atkārtot jautājumu, kas dod intervējumiem vairāk laika padomāt un ko saprast, ko viņš tagad. Man ļoti patīk arī tas, šis ir ļoti labs jautājums. Un tas arī, tas ir iespēja iegūt vairāk laika, lai apdomātu atbildi. Respektīvi, tie cilvēki pretī jau arī ar savu stratēģiju un savu domu nāk, un viņam vienmēr, man liekas, ka būtu dīvaini, ja cilvēks nāktu uz interviju un viņam nebūtu ko teikt. Viņam jau ir doma, ko viņš grib pateikt, un viņš mēģinās to pateikt. Ļoti bieži man patīk, ka politiķi pirms pēdējām vēlēšanām bija ļoti, ļoti satrenējušies uz to, ka viņi vienu un to pašu tēzi atkārto uz katru jautājumu. Tā, lai viņu tiešām sadzird. Un vietā un nevietā, bet tā tēzes atkārtošana arī bija, man liekas, tāda ļoti, ļoti apzināta kaut kāda stratēģija ļoti daudziem. Pēc tava teiktā, es teiktu tā, ne visi var vadīt tādas debates, ja godīgi. Nekurš katrs cilvēks, jo tas nav viegli noturēt to pozīciju vai vispār zināt, kā komunicēt. Skaties, ļoti daudz nevarētu būt ārsti, ļoti daudz nevarētu būt, skolotāji, ļoti daudz nevarētu būt policisti. Tur jābūt kaut kādai sajūtai, ka A, tu to gribi, un B, tad darīt, mācīties visu pārējo, lai to sasniegtu. Ir katram mums piemērota kaut kāda profesija, un ja tu to gribi, tad tu vari vienkārši mēģināt. Un tas ir žurnālistikai. Tas ir, ja mēs runājam par jauniešiem, tas žurnālistikai ir ļoti, ļoti labi Latvijā. Ka, kā es saku, tas ieejas slieksnis nosacīta profesijā ir zems.
tev neprasīs 10 gadu pieredzi vai vēl kaut ko. Tu vari ienākt profesijā kā jauns žurnālists pēc augstskolas. Ļoti daudz mēdī tam ir atvērti, ļoti daudz mēdī ņem praktikantus. Tu vari atnākt, pierādīt sevi kā sakarīgu cilvēku, kurš spēj analizēt notikumus, tās prioritātes, rakstīt ziņas, ka tu esi sakarīgs. Un viss, un tad, nezinu, pēc gada tu vari intervēt prezidentu. Jo man liekas, ka tā ir Latvijas žurnālistikas lielā mērā. Labi, es nezinu, ko tu gribi intervēt, bet tu ļoti ātri tiec pie ļoti svarīgiem notikumiem, svarīgām tēmām, svarīgiem... Tev ir iespēja tāda. Tā profesija ir atvērta, jā. Tā kā, kad ir visas iespējas. Un kā ar izdegšanu? Ir bieži sastopies ar to, kad nav idejas, nav motivācijas, kāpēc es vispār to daru vai ne, bet un kā tu varbūt, kur tu smelies iedvesmu tādā gadījumā? Iedvesmu es smeļos tajā, kas ir ārpus darba. Es ar kaut kādu laiku... Kad es strādāju ziņu aģentūrā, man nebija iespējas atslēgties no ziņu plūsmas. Tagad es cenšos, ka kaut kādas brīvdienas es varbūt varu vienu dienu nelasīt neko un neskatīties. Atslēgties plus ļoti palīdz. Man bija kaut kāds posms dzīvē, kad man bija tikai žurnālisti apkārt, draugi, tas paziņu loks un viss loks bija tikai tāds ļoti, ļoti vienveidīgs ar profesiju saistīts. Tagad es diferencēju šo situāciju. Tagad man arī ļoti dažādi cilvēki apkārt, plus tas ļoti palīdz, jo tu dzīvo tajās problēmās, tajā dienas kārtībā, tu diskutē par tām vienām un tām pašām problēmām, un tad sanāk kaut kāda tāda nemitīga vārīšanās savā sulā. Kad tu esi apkārt ar citiem cilvēkiem, tev drusku citādāks fokus arī, man tas ļoti patīk. Plus hobiji ļoti palīdz. Man ļoti patīk boksa treniņi. Tagad es satraumējos, nevaru tikt un ļoti pārdzīvoju, bet ļoti ceru, ka drīzumā varēšu kaut kādu uz rudeni atsākt. Man ir suns, man patīk pārgājieni. Tad īsumā, lai ir dzīve ārpus tava darba, ka tas tevi tur work-life balance, jā. Yes, vai ne? Tas, lai cik tas arī neizklausītos tā, nezinu, ka visi par to runā, tas tiešām palīdz, ka tev nav visa dzīve, tikai ir man liekas, un te ir atkal, tu ir atkal otra galējība. Vajag būt, man liekas, jebkurā profesijā, lai tev sirds deg par to, ko tu dari. Deg, bet nesadeg. Lai tev ir interesanti. Protams, būs kāpumi un kritumi, jebkādās attiecībās, jebkādās profesijās, jebkur dzīvē, tu nevari noturēt to uz 100% visu laiku, to arī nevajag. Bet lai tev ir tā interesanti, lai tev tiešām gribētos, un tas jau arī palīdz to visu saglabāt, bet tad ārpus tā visa tev arī ir kaut kas, ka darbs nav tikai pilnīgi visa tava dzīve. Jo tas jau arī, man liekas, jo daudzpusīgāks tu esi, jo vairāk tu redzi gūsti kaut kādu pieredzi, runā ar dažādiem cilvēkiem un vēl. Tas arī ļoti daudz ko dod tavai perspektīvai, dzīves uztverē un tam, kāds tu esi tajā profesijā. Jā, un nedaudz citādāks jautājums, kas man pašai interesē, man pašai vispār nodot. Kā uzdot reālus, vajadzīgus un labus jautājumus cilvēkam? Tas ir labs jautājums. Tas ir, jo, zini, tā kā vienmēr liekas, jā, es varētu pajautāt to un širo, un vienmēr var parunāt par visu, vai ne? Jā. Bet kā dažreiz izkoriģēt tos, kas ir svarīgi pievērsties? Jā, tad, ja ir kaut kādi jautājumi, dažkārt arī, ko tu līdz galam nevari noformulēt. Tev liekas, ka es par šo gribu pajautāt, un reku mana doma apakšā ir tāda, bet kā precīzāk to formulēt? Un tad man ir kaut kāds cilvēku loks, pie kā žurnālisti, kuriem es ļoti uzticos, gan no manas komandas, gan no mūsu raidījuma komandas producenta, tad kolēģi, kas par to raksta, citi kolēģi, ar kuriem tu, vai šis ir ok, vai šādi, vai tā, kā tev šķiet, vai šīs ir svarīgi, piemēram, arī šodien gatavojos intervijai, man gribējās vienu jautājumu uzdot, un es nevaru saprast, vai tikai man tas liekas tā,
jocīgi, vai arī kādam citam, un tad tu notestē uz cilvēkiem, paklausies šito citātu, kā tev šķiet, vai par to ir jājautā. Tad man cilvēki teica, ka nē, un tad es nepajautāju. Bet dažkārt arī tu paļaujies vienkārši uz sevi un savu intuīciju, jo tev šķiet, ka tas ir jājautā, un tu jautā, un arī visi raidījumi mums 99% mums ierakstā iet tikai tad, ja mēs nerunājam latviski un vajadzīgs tulkojums, tad ir ierakstā. Bet tā mums viss ir tiešajā, un tas ir jautājums arī par reakciju. Cik ātri tu vari rēģēt uz kaut ko. Jo gadās ēterā, ka tu centies pateikt... Man ir tā, ka ir kaut kāds varbūt lielāks stress, un man liekas, ka mana mute strādā atsevišķi no manis un runā kaut ko to, ko es citādāk gribētu formulēt. Tu nevari 100% raidlaika būt uz 100% izcels, un tad, piemēram, arī ar pārteikšanos. Ja tu sāc ēterā pārteikties, tu pārsakies vienu reizi, otru reizi, un uz trešo reizi tev vienkārši tā kā sniega bumbas efekts, tu vienkārši smadzenes atslēdzās, un tev sākas panika, un tad tu vienkārši nevari, man vismaz, un tu vienkārši nevari parunāt. Viss ir pa galam, tev liekas, vispār, kā tā var, un tev sākas šitais galvenais ļoti neiet arī, ja kaut kāds kļūme rodas, tu vari sevi labot, tu vari pārteikties, mēs visi esam cilvēki. Vienkārši nevajag to stresu un panikai ļauties. Un tāpat arī ar jautājumiem. Labi, tu pajautāji varbūt kaut ko mazāk veiksmīgi un nekoncentrējies uz to, ej uz priekšu un tad pārformulē to jautājumu otrais, ja cilvēks neatbildēja precīzi. Tas, protams, es domāju, ka ir ļoti talantīgi cilvēki, kuri var iet un uzreiz par visu jautāt, bet pamatā jau arī gatavošanās, vēlreiz gatavošanās, un tad arī padoms pieredze. Un tu arī pieskāries jautājumu kļūdām. Varbūt vari pastāstīt par vienu savu incidentu, kad tev ir bijis riktīgs fails, sanāca kaut kādā tiešajā ēterā vai kaut kur, par kuru tu dažkārt piedomā, un ko darīt tādā situācijā, kā ar to sadzīvot? Tādu konkrētu gadījumu varbūt es nevaru. Tu jau diezgan pozitīvi īstenībā. Nē, zin kā, ir miljons gadījumu, kad tev liekas, ka tas ir pasaules gals. Kad tu brauksi Baltijas jūrā pārraut kābeļus, lai nevienam nav internetā un viņi neredz to raidījumu. Man bija viens tāds raidījums, kur man likās, ka tu ej... Man ir brīži, kad man liekas, piemēram, ka es neprotu runāt angliski. Es esmu bijusi Amerikā, es esmu intervējis ASV vēstniekus, es vēl kaut ko esmu darījusi, un tad man tik un tā liekas, ka es neprotu runāt angliski. Un man vienmēr ieraksti angliski ir liels stress. Un tad man sanāca ārkārtīgi neveiksmīgi viena intervija, kur man liekas, ka es vienkārši runāju, un tas ir tas gadījums, kad smadzenes vienkārši panikā aiziet, un tu vairs nevari izrunāt nevienu vārdu. Tev liekas, ka tu vienkārši nevari parunāt. Un man likās, ka viss aiz tajā dienā, kad, tā kā angliski tas ierakstīts iepriekš, ir satitrēts, un tad ēterā laists piekdienu, un es izslēdzu visu internetu sev. Un es domāju, ka es izslēgšu visiem, kā tikai netiek tas ēterā, bet beigās neviens neko nepamanīja. Vai, piemēram, ir gadījušās arī kaut kādi noteikti, dažkārt es kaut ko pajautājumu par sam staigā, un Dievs, kā var uzdot tik stulbu jautājumu, Jēzus Marija. Un tu staigā un domā par to, un tad mēs ļoti joprojām draudzējamies ar Annetu Bērtuli no Latvijas televīzijas, un viņa saka, šitā man ir gadījies, iedomājies. Un tad beigās neviens arī, tu esi daudz kritiskā, un ļoti daudz cilvēki ir daudz kritiskāki pret sevi nekā tas ir, tas kļūdas apmērs. Piemēram, arī aģentūrā man noteikti ir gadījies tur, nezinu. Man vienmēr ir bažas, piemēram, kad tu zvani nepazīstamam cilvēkam, vai tas ir pareizais numurs, un tagad es pasaukšu kādu uz interviju, un tas izrādīsies kaut kāds cits cilvēks, un vispār deepfake mūsdienās, un kas tik nenotiek. Tas man vienmēr ir arī bail, ka cilvēks beigās mēs sarunājam, un viņš neatnāks uz interviju. Man pēdējā laikā, tādi ir, man liekas, ka tas grūtākais ir
Un tas, kur ir svarīgi nenofailot, uzdot kaut kādus tādus jautājumus. Man, piemēram, ir grūti, tā studija ir salīdzinoši maza. Tā telpa ir maza. Tu ļoti tuvu tam cilvēkam, ko tu intervē. Un tev jāturpina viņam uzdot arī nepatīkami jautājumi. Un man nevienmēr tu jūties ērti tajā setupā. Un nevienmēr tu gribi arī tur būt, bet tu saproti, ka tu to nevari nepajautāt. Tu vienkārši jāiet uz priekšu. Bet... redzi, man tagad atmiņa, ka zelta zivtiņai, un es nevaru nosaukt kaut kādus tādus lielus feilis, bet tas, ko es varu pateikt, ir noderīgi dažkārt par viņiem aizmirst. Lai tev tas netraucēja. Lai negrauž naktīs. Lai tu vari mierīgi gulēt un arī iet uz priekšu, jā. Bet noteikti, es nezinu, ja es skatos savu raidījumu, es domāju, ka Dievs, tu varēji muguru iztaisnot, sākot no tādiem sīkumiem līdz kaut kādam, protams, jautājumiem. Bet arī ir svarīgi, ja tas ir konstruktīvi, un tur es dot paļaujos kaut kolēģu vērtējumu, ja tas ir konstruktīvi, tu padomā, ko tu vari darīt nākamreiz, lai šādas situācijas vienkārši nebūtu. Tas arī... Un tas ir go with the flow, basically, vai ne? Un tuvojoties jau noslēgumam, pēdējie 2 tādi jautājumi. Kādas zināšanas un prasmes tu ieteiktu jauniešiem papildus attīstīt, ja viņi apsver šo žurnālistikas jomu? Papildu skolai mēs par tādiem jauniešiem vai sekot līdzi, vienkārši skatīties, kā tu vari mācīties. Ja tu gribi iet žurnālistikā, tad būtu forši pasakot, ko dara mēdī. Tu skaties, kā tiek rakstītas ziņas, tu redzi to struktūru, tu redzi, kā tas tiek veidot, kaut kādas tēmas, reportāžas, kā tiek dažādi žanri, saproti, kas tev ir interesanti. Viens tas ir tāda, sekošana līdzi jau tam, kas tajā nozarē notiek, kā tas darbs tiek veidots. Otrs, ko es iesaku? Es iesaku nebaidīties, ja gribās pamēģināt. Ir dažādas gan jauno žurnālistu skolas, piemēram, gan mums tad Delfos bija, gan arī citiem mēdījiem ik pa laikam. Iet pamēģināt. Patīk, nepatīk, ir interesanti, nav interesanti. Un arī tāda lieta, ko trenēt, ja pirmo reizi tā izrakstīja kaut kur pieteicies, vai vēl kaut ko tev varbūt neatbildēja, vai tu netiki, tas nekas, pamēģina vēlreiz. Un tāda uzstājība, tāda saprātīga uzstājība ļoti bieži atmaksājās. Ir arī varbūt kādas ikdienišķas praktiskas lietas, ko jātīst, piemēram, nezinu, kā valodu labāk attīstīt, vai, nezinu, tur latviešu valodu, lai kārtīgi mācās skolā, lasa grāmatas, vai kaut kādas tādas lietiņas mazas. Es domāju, ka noteikti arī tas palīdz, lai labi rakstītu, tev jābūt gramatikai, lai runātu arī jābūt gramatikai, bet to, man liekas, visu var apgūt, iegūt, iemācīties, ja ir tā vēlme, tad tas nav kaut kas neizdarams. Un lasīt vispār ir forši arī redzeslokam un tikai... Tas palīdz arī noturēt uzmanību, kas ir svarīgi, piemēram, pēc tam pētot kaut kādas tēmas garākas. Tāpat kā visādas statistikas rīki, kas tev var palīdzēt analizēt datus un vēl. Tas ir tā neskaitam, bet tas basics, es teiktu, tu paskaties, ko dara, kā tas notiek, un tad izmēģini, vai tas patīk un mēģini tikt. Jā, ļoti, ļoti noderīgi. Un tāds pēdējais jautājums, ko man bieži patīk pajautāt, ja tev tas viss būtu atkal jāsāk no nulles darīt, vai tu to darītu vēlreiz? Es domāju, ka jā. Es par to esmu domājis, bet es pašlaik vismaz nevaru iedomāties sevi citā profesijā. Tad esi tu pareizajā vietā un atradusi to īsto jā, un vietu. visas tās... Visi tie mēdīji, kurus esmu, visi tie nebija jau tā arī daudz, bet tas bija kaut kas citādāks, interesants un tas daudz ko dod ne tikai, tīri profesionāli, tas arī dzīvē kaut kādas iemaņas ļoti tev palīdz attīstīt, man liekas. Un tas te forši cilvēki visu laiku arī, vai tev patīk būt cilvēkos, vai tev nepatīk būt cilvēkos, satikt cilvēkus dažādus.
Un man tas viss, jā, man ļoti patīk tas, kā es stāstu arī par intervijām. Dažkārt es domāju, stundu runāsim, ko tad mēs ar šo viesu stundu varēsim runāt. Un viņš atnāk un sāk stāstīt, un man kļūst tik interesanti viņu klausīties uz to intervijas brīdi. Man liekas, wow! Nu, pēc tam tas iespējas mēdz tā kā pagaist ātrāk vai tā kādreiz noturīgāk. Bet jā, nu man tiešām ir interesanti uzzināt. Nu, super, paldies tev tiešām. Šodien mēs kārtīgi izķidājām dažādas lietiņas, kā ir būt žurnālistei, ka tev ir tiešām pilna un dažāda tā ikdiena. Un es domāju, ka ar taviem ieteikumiem arī daudzi jaunieši cerams varēs saprast, vai tas ir, ko viņi vēlētos darīt nākotnē, vai tomēr arī nē. Un paldies, klausītāji, ka klausījos šo epizodu šodien. Paldies, Delfi, par šo foršo studiju. Un neaizmirstam piesakot Instagramā @karjeras formula un tiekamies jau nākamreiz. Paldies!